Mans vārds ir Andrijs Tukulis. Esmu ilgtspējas projektu vadītājs uzņēmumā Virši. Mani galvenie uzdevumi ir Viršus padarīt ilgtspējīgākus. No tādiem praktiskiem piemēriem varētu teikt, ka tā ir saules enerģijas ražošanas iekārtu uzstādīšana uz mūsu degvielas uzpildes stacijām un uz birojiem. Otra lieta, ko es attīstu, ir elektroauto uzlādes tīkls. Arī aktīvi ejam tieši alternatīvajās degvielās, un projekts, pie kā es strādāju, ir elektroauto uzlādes. Un tā trešā lieta, ko es daru, ir rēķinam to mūsu ietekmi no dažādām jomām un skatpunktiem un cenšamies to uzlabot. Studējot RTU, sapratu, ka enerģētika ir tā nozara, kas mani piesaisti. Un jāsaka, ka Virši mani uzrunāja un piedāvāja. Un tas man likās arī tāds izaicinājums, teiksim, šādā nestandarta enerģētikas uzņēmumā. Es redzēju tādu izaicinājumu pašam sev. Primāri, jā, tas ir darbs ar cilvēkiem, projektu vadība. Tehniskās pamatzināšanas arī ļoti noder, jo tas ir daudz dažādos projektos nepieciešams. Katrs ir profesionāls savā jomā, un es labāk palieku pie datora, lai tie cilvēki, kas ir profesionāli, tad to ar rokām savām izdarītu, saskrūvētu, un tad beigās rezultāts par strādājošu risinājumu jau ir abiem. Izaicinošākais manā darbā ir tieši darbs ar dažādām iesaistītajām pusēm. Ļoti daudz dažādi saskaņojumi, daudz dažādi termiņi, kas savā starpā pārklājas, un es teiktu tieši to visu sabalansēt, lai tas rezultāts būtu maksimāli ātri un maksimāli labi. Tas varētu būt tas lielākais izaicinājums. Man manā darbā patīk tas, ka es varu redzēt to rezultātu praktiski. Tajā brīdī, kad tu ieraugi, ka fiziski tā stacija ir, piebrauc elektroauto un saņem šo jaudīgo uzlādi un viss strādā un aplikācijas un visi norēķini notiek, tā tiešām ir tāda laba gandarījuma sajūta, ko tu vari arī nosvinēt. Viršos tas kolektīvs ir ļoti darbīgs un sparīgs, un tie lēmumi un tie projekti, viņi virzās tiešām ļoti lielā ātrumā, un tas darba temps ir tiešām ļoti liels. Saules paneļi, saules tehnoloģija un elektrouzlādes jau pašas par sevi ir gana jaunas tehnoloģijas. Es domāju, tuvākajā laikā tiešām ļoti daudz lietas varēs vai nu automatizēt, vai tiešām aizstāt ar šo mašīnu mācīšanās un mākslīgā intelekta risinājumu. Šeit man laikam būs jāmin tā reize, kad mēs nolēmām veidot Viršos ar kolēģiem ilgtspējas darba grupu, kur attiecīgi kolēģi papildus saviem tiešiem pienākumiem nāks un risinās šos ilgtspējas jautājumus. Tiešām arī šajā pirmajā pieteikšanās kārtā vairāki 10 kolēģi pieteicās, un tad bija tāda patīkama sajūta, ka tu neesi vienīgais, kuram ilgtspēja rūp, kuram rūp mūsu planēta, un jā, es teiktu, tā bija tāda ļoti laba sajūta, kas paliks atmiņā. Brīvajā laikā, protams, aizraujos gan ar pludmales volejbolu, gan arī ar tādu Latvijā varbūt netik zināmu sporta veidu kā diskgolfs. Tas tieši Covid laikā sākās, un jā, tas katrā gadījumā tie, kas nav mēģinājuši, iesaku pamēģināt arī diskgolfu. Tāds vispār ieteikums, ko es noteikti ieteiktu jauniešiem, ir nebaidīties no tehniskajām zinātnēm. Tad noteikti sekot līdzi arī papildus tam, kas notiek pasaulē, ko dara citi lielie spēlētāji. Mēģināt sajust vai, parunāt ar kādu cilvēku, kas strādā ar to uzņēmumu kultūru. Kāds ir tas darba spars vai kāds kopējā kolektīva sajūta, tas ļoti var ietekmēt arī to, kā tu jutīsies, tāpēc jā, to es arī noteikti ieteiktu ņemt vērā.